principā vērojot dzīvniekus, tad arī tajā procesā un tad analizē visu to situāciju, kas tur noticies, kā ir dzīvnieki, kāda bija ziema vai ne, kas notiek populācijā, vai normāli atkal nākušā gada pieaugumu un cik daudz populācijā ir jauni dzīvnieki, cik daudz ir vidēja vecuma dzīvnieki un cik daudz ir veci dzīvnieki. Protams, no jauniem dzīvniekiem paši mazākie un vārīgākie ir pirmie, kas ir medījami dzīvnieki. Tad ir jāstāsta kaut kādi, kas ir guvuši, kaut kādas ievainojumus vai traumas. Tad tie dzīvnieki, protams, pirmām kārtām ir medījami arī ārā. Un arī ļoti veci dzīvnieki, kas reprodukcijā vairs nepiedalās. Un tikai pēc tam, kad notiek tāda vērošana un analīze, tikai pēc tam mednieki pieņem lēmumu un tad vienkārši no tās populācijas zināmas sugas dzīvniekus un medī ārā, vai ne? Un tā situācija, ka vienkārši tiek šauts viss, kas tur kustās mežā vai skrien vai lidotās pilnīgi aplam, un jo pateicoties tikai medniekiem tiek tā dzīvnieku daudzveidība saglabāta. Un arī to, ka, protams, mednieki vienmēr cīnīsies par dzīvniekiem un arī aizsargās viņus. Un ļoti liela ažiotāža ir to, ka it kā jāpāriet būt kaut kādu selekciju medību veidiem, jāsāk medīt, bet, protams, tā arī pirms tam mēs, un arī dotā momentā Latvijā medījām vienkārši dzīvnieku skaits regulējām, bet regulējot dzīvnieku skaitu, tāpat visi šie selekcijas pamatprincipi vienmēr darbojušies, vai ne? Viss jau atkarīgs arī no dzīvnieku blīvuma un vienkārši tās vecuma proporcijas, kāda viņi ir dotā momentā. Ja tad dzīvnieku blīvums ļoti maz, tad tur nekāda tiešām selekcija nevar būt, vienkārši paregulēt to skaitu, vai ne, un skatās, vai ne. Ja tā dzīvnieku skaits pieaug vairāk, vai ne, tad mēs varam, protams, skatīties un regulēt, un galvenais, lai nebūtu ļoti liela konflikta ar zemniekiem, ka nebūtu ļoti liela postījuma labības laukos, vai ne, un kas atkal tur rada tādu arī tam dzīvnieku skaita blīvumam, vai ne, vai dzīvnieku skaita palielinājumam, tad atkal pretējo kaut ko, un atkal kad mēs esam sasnieguši to dzīvnieku skaitu optimālo, tad, protams, tad vienkārši mēs regulējam to skaitu, un tad pirmkārt tiek medīti jaunie dzīvnieki, kā jau es jums teicu, tad otrkārt arī kas kaut kādām traumām dzīvnieku un vecie dzīvnieki, jo arī tagad, piemēram, mežcūks, kas jau ir ļoti vecs, kas vairs reprodukcijā nepiedalās, viņas, protams, veido tādu, tādu hierarhijas virsotni, vai ne, un neļauj ar tiem jaunām cūciņām, vidējām cūciņām, vidējiem dzīvniekiem normāli baroties, kā arī nenormāli arī riesta laikā viņas tur, rada visādas tādas situācijas, kad arī nevar normāli tur to procesu novadīt, vai ne. Un uzejot no visu šā arī mēs jums šajā filmā varam parādīt, ka, mēs mednieki ir tie, kas vēro dzīvniekus un skatās, kā notiekās, un vēro visas sugas, arī tās, ko mēs medījam un nemedījam dotā situācijā, un gūstam no tā tādu harmonisku gandarījumu un baudu no visu tā procesa būtības. Un medības ir jau no laika gaitām bijis tāds, it kā kādreiz mūsu senči no tā ir izdzīvojuši, vai ne, un tad tas viss tāds kultūra mantojums, kas ir nācis, un arī kas visu laiku ir bijis tādā saiknē visu to kopā. Un, protams, arī šajās dienās, kad nodarbojoties ar medniecību, vai arī vienkārši aizbraucot kaut reizi uz to mežu, vai ne, it kā uz medībām, tas cilvēks gūst ļoti lielu tādu mieru un atvieglojumu, var sakārtot domas un saprast, kas notiek, un nav tikai primārais, ka tur kaut kas būtu jāšauj pa kreisi vai pa labi, bet tas ir ļoti liels tāds savdabīgs process, kurā, protams, viss, kas to nodarbojas, ir iekšā, un galvenais ir darīt to pareizi un gūt no tā maksimāli tādu gandarījumu un baudu. To arī novēlam jums. Pirmais, protams, sākās pavasara medības, tās ir ar mežcūkām. Ir tu tāds dažs nianses, ko mēs jums gribam pastāstīt un parādīt, lai
jums arī veiksmi būtu un arī zināšanas dotajā momentā. Protams, mums zinām munīcijas jauda, ko jāmedī ir meža cūks vai ne, un tas ir 3000 džauliem. Mēs medījām dotā momentā ar blāzeru tipu ieročiem, medījām ar 7,64 kalibru un ar 300. 300 jau būtu jāšauj medījām, kad ir uz riestu, stalbrieža riestu, aļņa riestu un arī kāda nozīmīgi liela meža kuļa, bet tāda standartā un arī dzinēju medībās izmantojam 7,64. Ļoti normāls ierocis un absolūti nekādas pretenzijas, bet viņu nevarētu teikt. Arī ir galāja stabilizatoru šaušanas, tas domāts vairāk tā kā medījot par skriejošiem mērķiem vai ne, un arī palīdz tad vienkārši šaušanas precizitātei. Ja medī tādos lielākos apjomos. Medījot meža cūks vēl ir tādas nianses, ka, protams, ir jānovērtē dzīvnieki. Lai to izdarītu, tad jāizmanto binoklis. Vienalga. Mums palielinājums 8,5x42, it kā uzskatām, ka tas ir viens no labākajiem variantiem, jo, ja tas palielinājums ir 10, tad tie dzīvnieki liekas ļoti lieli, vai ne, un tad arī pirmais binoklis, kas mums bija 8x30, bija tāds krievu tipu armijas binoklis, arī bija ļoti labs, jo tie dzīvnieki, arī uz tādiem lielākiem attālumiem likās tādi, kādi viņi ir. Tad, protams, medījot pirmkārt tiek novērtēt dzīvnieki, visvieglāk medīt ir divgadnieks, kā iepriekšējā gada sivēns vai arī trīsgadnieks, un pēc tam jau jāstāsta, lai nenomedītu sivēnu mācu un lai to populācijas dinamiku veidot normāli, lai nebūtu tā, ka tur tiek vienā gadā izmedīts sivēnu mācu, un, protams, lai kāda pieauguma nav, limiti ir lieli, un tad nākšā gadā limits atkal jāsamazina vienkārši, lai normāli medīt, tas ir jāskatās. Lielākais tāds akcents jāliek uz divgadniekiem, trīsgadniekiem, un tad arī skatās. Protams, ļoti populārs Latvijā ir arī dzinēju medības, kas notiek sākot no oktobra līdz janvāra beigām, un ļoti arī kaut kāds procents, protams, no dzīvniekiem, kas ir ievainots priekšējām, pakaļējām kājām, tad, protams, arī tie dzīvnieki jānomedī populācijā pirmām kārtām, vai ne. Var medīt vienkāršā variantā no torņiem, medību veidi dažādi un uz pieiešanu no torņiem. No torņa, protams, arī uzmanību kaut kādu apģērbam jāpievērš. Tas ir, protams, jābūt apģērbam, kad dotā momentā šeit, kas ir nečaukstoši, vai ne, arī biksām jābūt nečaukstošām, lai tornī, kad vērojat pa priekšu, saprotiet, kas tur pa dzīvniekiem iznākuši, un pēc tam sākot medīt viņus, nebūtu nekādas skaņas, kas dzīvnieks nesabaidītu, un, protams, viņi neaizmukt prom. Ir momenti tādi, ja tur kaut kādi švīkstoši vai kādi mums tie drēbsi vai ne, tad no tādiem, protams, no tādām skaņām, kas nav dabai pierasta vai ne, kaut kāda zārdu lūšana vai arī ejot kaut kādiem laukiem, tādi zāles švīkstoņi, kas ir netradicionāli skaņas vai ne, no tādām jebkurš dzīvnieks mūk vai ne, tad jābūt mīkstiem audumiem, drēbēm, tādām, kas neizdala nekādu švīkstoņu un čaboņu. Ejot uz torņiem ir viens variants, ka var arī izmantot bebra dziedzers uzlējumu, ko zābaks vai apaus vienkārši mēs apstrādājam nedaudz. Tad, jebkurā gadījumā aiziet un pēc 5 minūtēm vai pēc minūtes pat ejot dzīvnieks nekad jūs nesodīs. Tas ir pierādījies tādi varianti, kad arī to īpaši daudz izmanto uz riestu laikā, kad medījot stalbriežu buļļus vai aļņu buļļus, vai ne. Dzīvnieks nesost pārjot, vai tur briežu govs pāriet, vai aļņu govs pāriot pa to pēdu. Uz meža cūkām tas nav tik zīmīgi, vai ne, bet jebkurā gadījumā to var izmantot, lai, tas arī tādu gandarījumu jums rada, ja jūs sēdiet tornī un redz, ka tur nāk lapsa, vai ne, un tad viņi tur tā interesanti osti, kas tur aizgājis, un ir daudz variantu bijuši precedenti, ka pat iznāk arī meža cūks, un pa to pēdu, ka jūs gājuši, atskrien jums līdz tornim un skatās, kur tas bebrs tur augšā kaut kā uzkāpis, vai ne, un tādā gadījumā, protams, šaut būtu ļoti neestētiski, jo tie dzīvnieki pilnīgi jums torni paskrējuši. Tad, kad tās medības no torņa jums vairāk nekādas emocijas nesagādā, tad, protams, ir jāmedī pielavoties dzīvniekiem. Tās medības ir daudz emocionālākas, daudz lielāks adrenalīns izjūtas un arī novērtēšanas situācija
vienkāršāk, jo jūs vienkārši dzīvniekiem pietuvojaties ļoti tuvu. Arī tādas medības mēs jums parādīsim. Nu, tādās medībās mēs izmantojam apavus, kuriem ir zola pamīksta, ja, lai varētu arī klusāk pielevīties, lai nebūtu nekādas skaņas. Tādas, kā arī neoprona zābaka, arī ļoti labi zābaka, arī ļoti mīksta zola. Viņi elpojoši, bet tā intensīvi medījot, viņi, protams, vienu sezonu viņi tur, pēc tam viņi ir atkal jāpērk nākšeit, neko tur nevar darīt. Nu, un tādas būtu nianses medījot mežcūks. Kā tas procesā notiek, to jūs varēsiet redzēt tālāk filmā, jo arī, ja ir liela limita, protams, tie dzīvnieki jāregulē, lai būtu mazāk postījumu, lai būtu labākas attiecības ar zemi un meža īpašniekiem, lai tur viss tas jūsu medību iecirknis būtu sakārtots un nebūtu nekāda strīda nevienu un nekāda konflikta situācijas. Un tāpēc arī, jebkurā gadījumā ar tādiem lauksaimniekiem vienmēr jādzīvo pa labu un jācenšas tos dzīvniekus, cik iespējams ir viņus tā atturēt no to lauksaimniecības, tas ir kviešu un auzu un labības kā tādas, postījumiem. Jo tie postījumi mazāk būs, jo arī visi zemnieki, ar kuriem jums sastāst līgumu, būs pateicīgāki jums un, protams, jābūt uzmanīgām, jāpieskat tie lauki un daudz patīkamāki, ka jūs pazvaniet tam zemniekam un pasakiet, ka tur uz viņa lauki kā 2 vai 3 meža rukši nomedīt un ka tur atkal kādu laiku vai ne, vai uz kādu, patiesībā jau uz kādu mazu brīdi, tomēr tie dzīvnieki tur ir no tā lauka aizmukuši, bet viss šajā procesā un dabā, protams, ļoti ātri adaptējās un ir precedenti tādi, kad nomedīja cilvēks uz tā kviešu lauka 2-gadnieku vienu un braucot viņiem pakaļ, jau tur norakstot papīrus un braucot viņiem pakaļ jau ir tai pašā vietā jau otrs bars jākal pretīm un, protams, dzīvnieki visi adaptējās un pēc šitām 2 bargām ziemām, kad bija ļoti grūti viņiem, vai ne, viņi arī zina, ka šajā periodā, kad tā labība ir gatava, protams, ka viņiem ir jāuzņem maksimāli daudz barības, lai viņi uzkrātu sev taukus zināmas, lai būtu vieglāk viņiem pa tām ziemām pārziemot. Tās tādas mazas nianses par mežcūku medībām un, protams, ar vislabākajiem novēlējumiem tieši jums.